Sāksim ar šo. Jā, tātad smaidīgais puisis, kungs, visi šajā attēlā, ko jūs redzat, ir smaidīgi. Šķiet, ka smaidīgs ir pat krūštēls, bet tātad tā ir aizkadra sajūta. Kā zināms, visas dramatiskās filmas, jo traģiskāka filma, jo vairāk mēdz jokot aiz kadra, lai tā kā arī nenodarītu pāri arī aktieru, arī citu radošo personu psihei. Tātad, tam, kam es gribētu lūgt jums pievērst uzmanību uzreiz, jo es pārskatīju vēlreiz savu prezentāciju un manā rīcībā bija ļoti sliktas kvalitātes kopija, kur es izmantoju tīri informatīviem nolūkiem, bet tā kā es gribēju dažas detaļas jums parādīt, tad es izmantoju šo materiālu, bet šī fotogrāfija ir Gunta Gruntes, tātad oficiālā filmas fotogrāfa darbs, un tas ir aizkadra kadrs. Tam, kam pievērsiet lūdzu uzmanību, un ja Miks Svirbuls grib, viņš var mani pēc tam nožņaukt, bet tas, kas mani šajā filmā vizuāli pārsteidza, ir arī tas, kā tiek rādītas. Tur ir ļoti daudz skaistu sieviešu, nebaidieties, tur nav tādu šausmu, par kādām runā Jānis Streičs, drusciņi, bet tātad filmas kostīma māksliniece ir Ieva Kundziņa. No vienas puses neko trakāku kā meitenes slimnīcas halātiņos, kleitiņās, bet halātiņos naktskraklos būtībā un nekādu gandrīz citu tērpu, izņemot vienu varoni, kur tur ierodās ar atlasa halātiņu, kurš izšūts ar mulinē diedziņiem, kas bija vienīgā gandrīz greznuma lieta, ko varēja kostīma māksliniece izspēlēt. Tātad visas pārējās meitenes ir būtībā tādos baltos krekliņos. Un jo es ilgāk skatījos uz šiem baltajiem krekliņiem, jo ķecerīgākas domas es izdomāju. Un tas, ko es gribētu teikt, tātad latīniskais nosaukums Carmen Horrendum. Un kur tātad Jānis Streičs šo nosaukumu atrada? Viņš tātad ir Romas filozofa Vergīlija formulējums, pie tam Vergīlijs savā darbā Eneīda atsaucas uz tādu likumu, kāds esot tolaik bijis Romā, kas paredz vajāšanu par valsts nodevību. Un tātad tajā brīdī, kad skaidri un gaiši filmas nosaukumā un tam sekojošajā stāstā par sievietēm, kuras būtībā savā daļumā un skaistumā ir līdzīgas Romas skulptūrām, arī pat tas fakts, ka viņām dažkārt nav dažu locekļu, teiksim, kāja trūkst, vai ir bojāta roka, vai kāda cita trauma, viņas padara tikpat lielā mērā par Romas statujām, jo mēs zinām, ka laiks arī ir sabojājis Romas statujas, un daļa no tām ir bez rokām un kājām. Tad šī atsauce, es nezinu, cik lielā mērā Jānis Streičs to bija jau konceptuāli izdomājis tad, kad viņš atrada šo nosaukumu, bet ar šādām lietām, kad tu atrodi šādu te jēdzienisku matricu, kas šajā gadījumā ir nosaukums, tu uzklāji viņu uz šī te stāsta, un tas stāsts iegūst tādas citas dimensijas. Un tas, ko es gribēju teikt par Ievu Kundziņu, noteikti pievērsiet tam uzmanību, kā ir ģērbtas meitenes. Pirmkārt, viņas ir ļoti maz ģērbtas. Viņas ir diezgan daudz kailas, tā kā mūsu vidū ir bērni, un
teiksim, būtībā Facebooks mūs par to droši vien izdzēstu, jeb kā mēs to saucam, tātad aizliegt uz kādu laiku, ja mēs rādam šādas attēlus, kādus rāda šajā filmā Jānis Streičs. Un tātad šīs meitenes ir šajos te beltajos tērpos. Es speciāli pievērsu tam uzmanību, papētot, kā izskatījās tolaik Romas iedzīvotāju tērpi. Un tie lielākoties bija balti palagi, kuri bija zināmās krokās sakrokoti, radot bieži vien ļoti sievišķīgus tērpus. Tātad es domāju, pieņemu, ka Ieva Kundziņa ir rēķinājusies ar to, ka šajā gadījumā mēs salīdzinām ar šīs arī šos te fiziskos defektus, arī šos te sieviešu likteņus mēs salīdzinām un paplašinām līdz Romas filozofu domai, ka tātad viņi ir salīdzināmi ar šiem te antīkajiem varoņiem. Ja mēs pret to varam tā izturēties, tad es domāju, ka var šo filmu uztvert daudz plašāk un dziļāk. Tā. Tātad, ko jūs šeit redzat? Gandrīz neko. Tātad vienu zilu lampu. Jūs redzēsiet, filmas sākums ir šādu elementu Jānis Streičs izmanto vairākās savās filmās, nevienmēr sākumā, dažkārt finālā. Piemēram, filmā Limuzīns Jāņnakts krāsā viņš šādu paņēmienu izmanto filmas vidū. Tad ir filmas sākums, kuram nav teksta, bet kurš būtībā ir tāds kā tāds refrēns, kā tāds ievads, kurā tiek ļoti dinamiski piedāvāts 3 slāņi, kādos šī filma darbojās. Un šī zilā lampa ir tāds mēdījis, ja tā varētu teikt, tie vārti, caur kuriem jūs varat ieiet no vienas realitātes citā realitātē, jo tas, kas patiešām ir realitāte, to nāksies izlemt jums, jo uz to tādas ļoti skaidras atbildes filmā nav. Ir skaidrs, ka filmā ir atmiņu vīzijas, filmā ir sapņu vīzijas, ir iespējams varbūt vientulības, jeb izmisuma iedomu vīzijas, kurā brīdī tās ir realitāte un kurā brīdī tās ir šīs te realitāti pārkāpjošās ainas. Tur Jānis Streičs jums nepalīdzēs. Tur jums būs jātiek galā pašiem. Kaut gan tātad filmai ir 3 šie te slāņi, ko es jau tātad pieminēju. Realitāte, nosacītā realitāte, kurā par pirmo reizi mēs ieraugam galveno varoni, kuru, un tātad šajā epizodē, tad bez tam ir arī, bez tam jāņem vērā, ka tāda galvenā varone visu filmas laiku ir paralizēta, nebaidieties no tā. Tas nekādā veidā netraucēs filmu izjust dinamiski. Tātad viņa būtībā lielāko daļu filmas nospēlēs ar seju, ar mīmiku, ar ļoti nelielu mīmiku. Pie tam galvenajā lomā ir aktrise, kura tajā laikā tika izmantot vairākās filmās. Tolaik viņas uzvārds bija Ozola. Viņa arī nekad nekļuva par profesionālu aktrisi, bet viņai piemīt kinematogrāfiskas dotības neapšaubāmas. To jūs varēsiet
novērtēt. Jā, tā tad ir šis te hospitāļa realitāte ar meitenēm, dažāda skaistuma pakāpju meitenēm, un ir realitāte atmiņas, kad dzīve bija skaista, kad mamma un tētis bija, kad tu biji mazs, kad ziedēja koki, un tāda veida atmiņas. Ir atmiņas par kara lauku, un ir atmiņas, es tās sauktu par atmiņām par nākotni iespējamo, kas ir tādas pašas vīzijas kā viss pārējais, ko piedāvā filma. Tātad, jā, zilā lampa, viņa vēl arī nejauki sīks, bet tas arī palīdzēs varbūt vieglāk pārcelties no viena segmenta uz otru. Tātad šeit jūs redzat šādu kadru kolāžu. Starp citu, filmā kara gandrīz nav. Šeit ir pāris sprādzieni un galvenā varone Inga, un šajā gadījumā uz nestuvēm. Un, jā, tātad filma par karu būtībā bez kara. Un viena no filmas skaistākajām epizodēm arī ir saistīta ar filmas tādu kā kara bailēm, kuras jūs pārprotat, jo jūs neticat, ka tas nav karš, ka tā varbūt ir vienkārši pērkona grāviens. Jūs redzēsiet, ka tā ir ļoti, ļoti ietekmīga un skaista epizode, kurā izrādās nevienam nav jāiet uz patvērsni, jo tas ir tikai lietus. Šeit ir kāda varone, kuras citu filmas veidotāji ir aizmirsuši ierakstīt titros. Tā ir aktrise Ligita Skuiņa, kura ir tāda kā fantoms, sieviete fantoms, bet arī ļoti reāla. Filma vispār ir ļoti reāla visos līmeņos, tāpēc arī ir varbūt mazlietiņi, tas arī ir fascinējoši, ka jūs īsti to realitāti nevarat identificēt. Un tātad šī te galvenā varona arī ir hospitāļa meitene. Tā ir pirmā meitene, kuru ierauga galvenā varone Inga. Jā, tur ir versijas par to, ko dara šī meitene filmā un vai viņa vispār eksistē. Arī tāds ir jautājums. Jo, ja jūs uzmanīgi skatīsieties, jūs nevarēsiet nepamanīt tāpat kā galvenā varone, kura brīžiem apjūk no tā, ka viņa šo meiteni, kurai nevajadzētu vairs būt starp viņām hospitālī, viņa redz vairāk kārt arī pēc tam. Un viena no versijām ir arī tāda, ka iespējams, ka tā ir viena no iespējām, kā galvenā varone varētu izvēlēties savu likteni, bet mēs zinām, ka stāsts ir balstīts, vismaz daļai balstīts uz Ingrīdas Sokolovas, tātad bijušās frontenieces atmiņām, un mēs zinām, ka viņa iznāca no hospitāļa, gan piekalta ratiņiem, satika savu mīlestību un dzīvoja pilnvērtīgu dzīvi, vēl uzrakstīja vairākus romānus, un lūk, Jānis Streičs uzņēma pat 2 filmas pēc Ingrīdas Sokolovas stāstiem. Tātad tas, ko es gribētu vēl, pirms es turpinu savas pārdomas par to, ko jūs redzēsiet, es gribētu jums vienkārši nosaukt filmas, kuras tajā laikā ir Jānis Streičs uzņēmis, lai jūs saprastu, kāds ir konteksts. Tātad 10 gade, kura sākas ar filmu Limuzīns Jāņnakts krāsā. Pēc tam režisors uzņem filmu Atcerēties vai aizmirst,
Tad viņš uzņem izcilo filmu Svešās kaislības, tad viņš uzņem filmu Tikšanās uz piena ceļa, tas ir jau 86. gads, kas arī ir tātad pēc Ingrīdas Sokolovas darbiem, un tad viņš uzņem grotesko it kā realitātes filmu 86. gadā Aizaugušā grāvī Viegli krist, un 89. gadā viņš uzņem Karmen Horendumu, un 91. gadā viņš uzņem Cilvēku bērnu. Un tad tā ir tā amplitūda, kurai jūs varat ieraudzīt saknes, arī sērdi un arī lapas, koku zarus, kuras savieno šīs te Jāņa Streiča filmas. Tātad no limuzīna Jāņa nakts krāsā cauri vairākām filmām, tostarp vienai kara filmai un līdz filmai Cilvēka bērns. Un vēl jāpiemin, ka 80. gadi vispār iezīmējas atšķirīgi Jāņa Streiča kopējā filmu veidošanas sistēmā. Viņš vairs nestāsta stāstus kā lineārus vēstījumus, proti tātad no A līdz Z, bet viņš fragmentē stāstījumu un tātad daudz izmanto nelineāru vēstījumu principu, kurš kaut kādā jums vajadzīgā stāstā jums galu galā ir jāsaliek pašiem. Tas nenozīmē, ka filmu ir skatīties grūti, tā tas nav. Vienkārši jums ir jāinterpretē šis stāsts tā, kā jūs to vēlties. Nav obligāti to interpretēt tā, kā to daru šodien es. Tas ir mans variants vienkārši. Tālāk es jums parādu vienu portretu. Filmā ir daudz portretu, paldies operatoram Mikam Zvirbulim. Ļoti skaisti tiek izmantota gaisma filmā, un balts un gaisma, es nezinu, to varētu operators mums paskaidrot, vai cik grūti tas ir, ja jums ir būtībā tikai gandrīz vai tātad cilvēka miesas krāsa, balta krāsa un gaisma. Cik sarežģīti ir tātad radīt šos te izteiksmīgos portretus, uztvert nianses. Šajā portretā jūs redzat aktrisi Vizmu Ozoliņu Kvēpu, kura bija ļoti pieprasīta aktrise šajā periodā, tātad 80. gados, arī, kad viņi filmējās arī pie Rolanda Kalmiņa un vēl pie citiem režisoriem. Un šo portretu jums rādu galvenokārt tāpēc, ka bez visa tā, ko Jānis Strečs teica par atmiņām, šeit ir vairāki iemesli un vairākas iespējas interpretēt filmas tēmu. Un viena no tēmām ir arī tuvības trūkums, vienkārši ekstrēms tuvības trūkums, pieskāriena trūkums. Un šajā filmā arī, manuprāt, vispār pirmo reizi Jānis Streičs, es nezinu, ja kāds man var palabot, es būšu pateicīga par to, bet pirmo reizi Jānis Streičs runā par attiecībām, kas notiek starp viena dzimuma cilvēkiem. Pirmo reizi tas bija filmā Teātris, tās epizodes būtībā tika izgrieztas no filmas, bet šajā filmā šīs epizodes ir. Un tā tad ir attiecības starp sievietēm, kuras ir ne tikai draugu attiecības, bet arī, kur ir tāda seksuāla pievilcības tēma. Tā, šeit jūs redzat tātad atkal galveno varoni. Filmā ir daudz izmantots tāds kāpņu efekts, un arī šis
aizvērto un aizlīmēto logu efekts. Pie tam, šo vēlāk. Tātad, par šiem logiem. Tad aiz tiem logiem, tie logi ir aizlīmēti, cik es zinu, ar tādām papīra strēmelēm, lai tie neizbirst, ja gadījumā notiek kara darbība, tad lai aizsargātu stiklus, bet būtībā viņi aizsedz arī skatu, un aiz šiem te logiem ir arī filmā vēl viens tēls, ko varētu saukt par tādu fantoma tēlu, kas ir meitene bez sejas, kura arī tiek sākotnēji turēta aiz šāda loga, un viss tikai nojauš, ka viņa tur ir, spriežot pēc kaut kādām aizkaru plīvošanas vai pēc kaut kādām šādām te detaļām. Un pēc tam arī tātad šie te logs būtībā ir viņu vienīgais ceļš uz brīvību, sevišķi tām meitenēm, kuras ir piekaltas gultām, un dažkārt viņas izvēlās ārkārtīgi ekstrēmu veidu uz brīvību. Bet man nav tiesību jums izstāstīt vairāk, lai jums būtu interesanti skatīties. Tātad šis ir atkal tātad kāpņu motīvs filmā. Iespējams, ka tas ir tajā Bierīgi pilī filmēts, Zvirbuļkungs, varbūt tas tā ir, varbūt tas tā nav, mēs vairs nevaram pierādīt. Tātad tā ir aktrise Teļičkina, Krievu tā laika primadonna, kura spēlē tādu virsārsti, tādu īstu, teiksim, tādu nagumaucēju, tādu nežēlīgu ļoti sievieti, un šis ir mirklis, kad viņa uzzina skumju ziņu pati par savu dzīvi. Un tā tad vienīgais, uz ko viņa var atbalstīties, ir šis te kāpnes, kuras būtībā nekur neved. Un tā tad vēlreiz tas logu motīvs, šis te motīvs, tātad es viņu neesmu nekā izkadrējis tā viņu ir izkadrējis Jānis Streičs un Mikls Zvirbulis, tātad šis logu motīvs, kurā jūs varat ieskatīties, vai aiz šiem logiem kaut kas ir. Un tālāk šeit ir vēl viena epizode, kurā ir izmantoti šie te ķermeņa tūplāni. Arī šīs te ir gan tāda diezgan, tas it kā ir erotiska epizode, bet ar vardarbību, nepārprotamu vardarbības elementu tajā vīrieša un sievietes. Un tātad vienīgais vīrietis, kurš ir šajā slimnīcā, ļoti simboliski, kā Jānim Streičam mēs patikt filmās, viņš ir akls. Un tātad melno brīļu motīvs, un tāpēc viņu spēlē, pateikšu, kas, tātad, melno brīļu motīvs filmā pilnībā atbrīvo šīs meitenes. Līdz ar to Streičam patiešām ir izdevies panākt situāciju, kad meitenēm nav nekāda iemesla būt vairāk apģērbtām nekā viņām ir ērti, un meitenēm arī nav nekāda iemesla būt kautrīgām. Romualds Ansāns spēlē šo te aklo masieri, kurš neredz šos skaistos ķermeņus, kurus viņš masē, un neredz arī šo ķermeņu defektus. Un tāpēc viņš ir, protams, ideāls vīrietis šajā hospitālī. Un otrs vīrietis, kurš filmā parādās, ir pastnieks, bet viņš ir pārāk epizodisks, un meitenes viņu arī neņem tik nopietni, bet, tātad akls vīrietis hospitālī ir tas tēls, kādā veidā Streičs atļauj ienākt savā filmā vīrietim.
Es nedomāju, ka Streičs ir feminists, bet jūs te varat analizēt. Es domāju, ka no feministiskā viedokļa šī filma būtu tiem, kas interesējās par šo teoriju un par šo virzienu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi pateicīgs materiāls un interesanti pētīt to būtu. Jā, tātad šeit ir viena epizode, kur var mazliet redzēt gan to blīvumu, cik daudz ir šo ķermeņu un cik daudz ir cilvēku visapkārt. Vienā istabā ir tur varbūt 10 meitenes vai 8 vai 6 kā kurā brīdī. Un jā, viņas visas tātad, kā jūs redzat, ir šajos te baltajos togām līdzīgajos krekliņos, un nekas nav slēpts un nekas netiek slēpts. Tā, jā, šeit vēl viena epizode, kur arī apmēram skaidrs par miesiskumu. Filmā ir daudz miesiskumu. Šī epizode, es viņu izvēlējos, tā ir atmiņu epizode par bērnības laimi. Es viņu speciāli gribēju jums iekļaut, tāpēc, lai jūs varbūt viņu asociētu, piemēram, ar filmu Cilvēka bērns, kuru Streičs uzņēma vēlāk. Bet būtībā tā ainava ar baznīcu un tātad viss tā idille, viņa ir tādu, Jānis Streičs redz harmoniju, tādu. Un šeit ir Jāņa Streiča iemīļotais paņēmiens filmā. Ir kāds, kurš saprot, kādu filmu meitenes skatās? Ja nē, tad tātad augšējā stūrī jūs redzat galveno varoni, tā ir Ļubova Orlova aktrise, tā laika, Staļina laika zvaigzne, kura dziedāja Kalakstīgala. Dziedāja ļoti labi, un viņi izveidoja veselu sēriju filmu Aleksandrovā filmas mūzikli, kuros viņi apdziedāja skaisto padomju laika dzīvi. Tie būtībā bija tādas kā parafrāzes par Holivudas pelnrušķītes stāstiem. Tā kā, būtībā tie sižeti lielā mērā bija aizlienēti no Holivudas tā laika mūzikliem, bet no tādām no klasiskajām melodrāmām aizlienēti sižeti. Un šajā gadījumā tātad augšā jūs redzat Ļubovu Orlovu, un te blakus ir pats tautu tēvs. Tajā laikā tāda Staļina biste, un šo filmu meitenes skatās, viņām tiek atvests kino. Un šādu, viņas skatās, protams, to filmu tāpēc, lai viņas aizmirst uz 2 stundām, kur viņas atrodās un kas vispār. Un arī vienlaicīgi tā, protams, ir kaut kādā veidā politinformācija, kā to tolaik sauc, un tāda politiska lekcija par to, cik būtībā visi ir laimīgi un visiem viss būs labi un dzīve būs skaista un tā. Un tātad, jā, filmā paņēmiens, ko Jānis Streičs izmanto daudzkārt. Arī citās filmās savās. Viņš izmanto arī paņēmienu teātris filmā, bet šajā gadījumā tātad, jā, kino. Un ir vēl kāda detaļa par to, ka Jānis Streičs visticamāk tic, ka cilvēka atvesaļošanās var notikt caur mākslu. Tas ir ļoti ideālistisks apgalvojums, protams, bet tāpēc, ka viņam ir viena varone, kura pamazām atgūst it kā atmiņu, bet viņa atgūst skatoties uz dažādām gleznām. Vienu no gleznām, uz kuru viņa skatās, saucās Šausmu dziesma, bet viņa skatās arī uz Rembrantu, un tā viņa atcerās arī dziesmu tekstus, un tā kā viņa šādā veidā atgriežas realitātē caur mākslas atveseļošanu. Tad mākslas terapija ir šajā filmā viens no tādiem blakus elementiem.
Un tātad šeit ir Gunta Gruntes fotogrāfijas, ir saglabājušās daudzas, tās ir visas melnbaltas tajā laikā, ļoti skaistas fotogrāfijas, parādu tikai dažus piemērus jums šeit, tātad, un vidū jūs redzat arī darbs ar grimu, Jāņa Streiča stingrā uzraudzībā un asistentei par šausmām. Un savukārt pa labi no manis jūs redzat interesantu trīsvienību, kuras centrā ir varone Sima, jeb aktrise Ilga Vītola, kuru jūs pazīstat no filmas Teātris kā Īviju, un šeit viņa ir ļoti tādā agresīvā tēlā. Nu, es domāju, ka viņa attaisnos sev liktās cerības. Un, jā, šis te trīsvienības, tāds sieviešu trīsvienības modelis, viņš ļoti līdzīgs parādās filmā un arī šeit fotogrāfijā. Tātad Guntis Grunte ir šo nofotografējis. Un šeit ir viena no nedaudzajām fotogrāfijām, kurās galvenā varone ir līdzās savam mīļotajam, iedomātajam, jeb reālajam, bet tātad, jā, līdzās vīrietim, stipram, jaunam, spēcīgam vīrietim, un arī viņa ir stipra, jauna un skaista. Jā, tātad aktrisi sauc vēlreiz, atgādinu, es tagad nepateicu vārdu, Ilona Ozola. Tā. Un tālāk, tā ir pēdējā mana slaida, pēdējais slaids manā prezentācijā, kurā jūs redzat arī pašu meistaru, Jāni Streiču, un galvenos aktierus. Un noslēgumā es gribētu teikt vēl tikai to, ka es nezinu, vai ir pareizi to saukt par Ēzopa valodu, kādā runāja tā laika kinematogrāfisti, un ko visu par valsti, par vientulību, par sievietes alku pēc maiguma, par sakropļotu ķermeni viņi pateica caur šo filmu, bet viņi to pateica. Un jā, filmā ir sarežģīts liktenis, ne tikai to iemeslu dēļ, kurus pieminēja Jānis Streičs, bet arī tāpēc, ka filma ir oriģināla valodā, krievu valodā ar nelielām latviešu replikām, kas atbilst filmas tēmai, jūs redzēsiet, kāpēc. Un, jā, jo būtībā tas ir Otrais pasaules karš, un tas ir kara hospitālis un kā gan citādi, bet, protams, ka filmai ir latviešu subtitri, un filmai ir Mārtiņa Brauna ļoti spēcīga mūzika, lai jums jauka skatīšanās. Paldies un daudz laimes režisoram dzimšanas dienam. Paldies un skatāmies šo filmu.